Raidījums tapis sadarbībā ar Motofavorīts un Statoil. Mēs braucam ar Statoil Miles un Miles Plus degvielu. Ar Miles brauc līdz pat 3% tālāk. Sveicināti motociklistos! Jā, tieši šodien mēs runāsim par to lielāko notikumu šī gadā – Gada motocikls 2014. Un šodien mēs zinām, kurš motocikls izcīna šo balvu. Protams, ka man tas bija liels pārsteigums, bet katrā ziņā zinot pats es braucu un klienta atsauksmes un testu rezultātus, kad motocikls tiešām ir labs. Un šī gadījumā es tikai esmu patīkami pārsteigts un priecīgs, ka žūrija tiešām novērtē to motociklu, jo viņš ir izgatavots ļoti, ļoti labs mūsu ceļiem, ceļošanai un austriešiem ir izdevies. Ja piedalās, tad jāuzvar, vai ne? Ir tikai viena vieta, otrā jau neskaitās. Tā kā liels paldies žūrijai, liels paldies visiem, kas testēja, kas novērtēja. Un tiešām man ir liels prieks, kad mēs uzvarējām KTM. Gada motocikls Latvijā 2014 KTM 1190 Adventure ir jau vēsture. Tas ir šī gada mots. Bet mēs paceļam glāzes par nākošā gada motociklu. Bembis apsolīja titulu atņemt, arī pārējie nedos vaļu. Skatīsimies un tiksimies nākošā gada laureātā Latvijas gada motocikls 2015. Nākošā raidījumā par to, kā mēs izvēlējām, kādas bija nominācijas, par to sīkāk. Bet par notikumiem, kur ir bijuši jūnija mēnesī. Superrallijs. Notikums, kas Harley īpašniekiem īpaši svarīgs katru vasaru. Šoreiz Tallinā. Jūnija sākumā Tallinā notika Harley-Davidson Superrallijs. Tas katru gadu notiek savā valstī, šoreiz Igaunijā. Arī mēs devāmies uz turieni un jāsaka, ka esmu bijis vairākos superrallijos, kas ir notikuši gan Nīderlandē, gan Polijā, gan Dānijā. Šoreiz devos uz Tallinu un jāsaka, ka nedaudz jūtos vīlies, jo pasākums bija ļoti komerciāls. Eiropā visur maksā ieejas 60 eiro, taču ir dažāds piedāvājums. Un faktiski superrallija jēga ir brauciens uz turieni, tas ir kā galamērķis, kur tad ir koncerti, izklaides. Šeit jāsaka, bija ekonomējuši uz koncertiem, lai arī grupas uzstājās, tās bija vietējās mazbudžeta, par visu bija ļoti dārgi jāmaksā, tik tiešām sapratu, ka atrodies Eiropā, vidēji brokastis maksāja ap 12 eiro, tā kā viss bija virzīts uz naudu. Bet mēs jau neraudājam, mēs jau esam motociklisti, mēs prieku atradīsim visur, bet tomēr igauņi šoreiz mūs nedaudz sarūktināja. Bet mēs raudāsim. Pasākums tiešām bija interesants tajā ziņā, ka bija ļoti daudz apmeklētāju, 5-6 tūkstoši motociklu, un tas jau tā ikdienā nav redzams. Bet visiem šiem motocikliem ir vajadzīgs arī servis, un priecēja tas, ka Tallinā strādāja latviešu meistari un laboja motociklus. Par to, kādi tad bija šie motocikli, kas tad bija galvenā skaitas turpmākajās minūtēs. Superrallijā sabrauc dažādi Harley, jauni, veci. Vecākais ir lielākais noskrējiens, kas ir bijis šeit. Vecākais noskrējiens ir šim motociklam, kur jūs varat apskatīt, cik viņš ir nobraucis pār pa 300,000 kilometru. Bet tas nav tāds galīgais cipars. Te noteikti placī var sameklēt arī motociklus, kuriem ir krietni vairāk. Bet, ja par remontu runājam, tad tas varbūt nav tas trakākais variants, kas šeit ir noticies šim motociklam. Ja? Tas ir, teiksim, tāds dabīgs nogurums iestājies. Ja? Noskrējieni, lieli, tehnika. Rūpējās cilvēki vispār par motocikliem? Ir teiksim, tiešām motocikli, kur ir ļoti rūpīgi uzkopti un cilvēks tiešām mīla visu sirdi dvēseli, teiksim. Bet nevar jau tā gluži spriest arī to, kas atbrauc te ar tādu kaut kādu, teiksim, vecu un varbūt nolaist to motociklu. Ja? Viņš varbūt viņam arī ir mīļš, bet viņam ir cita dzīves filozofija. Viņš varbūt neuzskata tur visu turēt perfektā kārtībā. Ja? Bet ja dodās tādus gabalus šurp lielus, tomēr vajadzētu bišķiņu uzmanīgāk gatavoties šim pasākumam, jo ir redzams ļoti liels, teiksim, tādas mājas neizdarības, teiksim, mājas darbi nav izpildīti pirms braukšanas absolūti, ja, ir ļoti daudz, un mēs jau šajā vietā arī nespējam visiem palīdzēt, ja, mēs tikai spējam kaut kādus, to, ko mēs spējam, ja, un tā arī ir vienkārši. Meklē strāvu. Priekuma regulators izbeidzās.
mehāniķus mobilizē no visas Baltijas, ir kāda pasākuma? Nu jā, mums tā valsts ir maza un pārsvarā, teiksim, nav jau tais centros. Arī mums ir tikai reāli 5 mehāniķi. Visus mēs nevaram atvēlkt uz šejienu. Mēs esam 2. No Tallinas ir 2 cilvēki. Tā kā mēs šeit esam 4. Uz šo lielo bāru, kas ir apmēram pār pa 10 000 cilvēku, tas vispār nav nekas, bet tādas ir tās iespējas. Klasiskākās lietas, ko jūs šķidināt kopā? Klasiskākās lietas ir aizdedzes ģeneratori, aizdedzes spoles, sprieguma regulātori, un, protams, arī riepas. Jā. Riepas ir nodilušas, siksnas ir plīsušas. Tā. Un daudz visādi sīkumu. Kaut kas ir atskrūvējies, kaut kas ir jāpiemetina. Šeit ir iespējams viss, principā. Traki nav. Visi apkārt atpūšās, dzer alu. Jūs te no pulkstens 10 rītā. Ir otrādāk, no 10 rītā līdz 10 vakarā un varbūt arī ilgāk vēl. Bet, jā, ir ok, tas ir mūsu darbs, teiksim, šis pasākums ir varbūt, teiksim, reizi mūžā šeit, teiksim, Tallinā. Tā kā viss ir ok, jā. Ir interesanti pieredze. Jāteic, ka katrā braucienā ir arī kāds jauks notikums. Šoreiz sastapām cilvēku, kurš apbrauc apkārt zemeslodei. Ceļotājs Maksims Privezencevs. Мечта была с детства, и так получилось, совпало, что была возможность, появилось свободное время. Man bija bērnības sapnis apceļot pasauli. Pienāca 40 gadu jubileja, un tas īstenojās. Gadu gatavojos, plānoju, rēķināju, un vakarā pirms ceļojuma apsēdos. Sapratu, braucam. Нужно ехать. Pagāja nedēļa līdz aptvēru, ka esmu patiesi devies apkārt pasaulē. Savu biedru Voloģi sastapu cigāru klubā, kurš mums abiem patīk. Biedrs ceļojumā ir ļoti svarīgs. Tas ir kā uz zemūdens. Ceļojuma laikā tu nevari izkāpt ārā un pateikt, pietiek, es vairāk negribu. Kāpēc izvēlējos Harley Davidson Sportster? Es vienmēr sapņoju, ka veikšu ceļojumu ar Harley, jo mīlu Harley. Sportster modelis, manuprāt, ir piemērotākais, jo tas ir vieglākais un ērtākais ekstrēmam braucienam. Обратил внимание на наши московские номера и предложил проследовать за ним. Таким образом, мы оказались в самом настоящем клабхаусе местных Hells Angels. По-русски я знаю всего 2 слова. Но я думаю, что к вашему отъезду я выучу еще парочку. Бар был пустой. Он сказал, что люди соберутся здесь часа через 3-4, когда стемнеет. Стартовали из России, проехали через Турцию, через Черное море. Izbraucām no Maskavas, tad nonācām Turcijā, tālāk Eiropa, Nairobi un Keiptauna, Āfrikā, Perta, Austrālijā, Dienvidamerika, Route 66, Losandželos, Amerikā, Ķīna un Mongolijas tūkstneši. Tad atpakaļ iebraucām Krievijā un beidzot pēc 8 gariem mēnešiem un 100 000 kilometriem esam mājās. 40 лет. Иду поздравлять Макса с днем рождения. Смотри, что у меня есть на краю земли. И паралайнинг. Можно родину продать. Это вез в трусах. У нас всего 3 кофра мотоциклов. У нас очень мало места. Лучший день рождения в моей жизни. Vai tas Maksims, kurš aizbrauc, ir tas pats Maksims, kurš atbrauca? Ziniet, jā, tas pats. Tikai pēc ceļojuma esmu kļuvis daudz pacietīgāks un iecietīgāks. Motocikls man ir kā narkotika. Tas ir kā vadus tev nogriež kompjuteram, un tu vairs nejūti, vai brauc 15 minūtes, vai dienu, vai mēnesi. Esmu pats ar sevi, savām domām attīros. Pats galvenais, manuprāt, motociklā ir ļaudis, kurus tu iepazīsti, braucot, ceļojot. Paldies Maksimam par interviju un iespēju izmantot fragmentus no filmas Krievs stāsts par ceļojumu ar motociklu apkārt pasaulē. Самое главное в мотоцикле – это люди, которых ты встречаешь во время путешествия. Наверное, это самое главное.
Tas Tallinā, Igaunijā. Nākošais gads šis notikums būs Anglijā. Brauksim uz turieni mocīšanu, tikai stūrus pārliksim otrā pusē. Joks. Bet tagad pārceļamies uz Jūrmalu, kur 5. Baltijas motociklu dienas, jeb Baltic Bike Days. Redziet, es nezinu, ar ko tu esi sazvanījies, bet šī vasarā ir bijušas 2 siltas dienas. Un šī ir viena no tām. Jā, nu lēt tas nebija. Daudz naudiņas iztērējām, lai noorganizētu tik labas laika apstākļus. Bet nopietni nebija tā, ka bišķi sirds tā vibrēja, būs ziema vai nebūs ziema. Mēs bijām pārliecināti. Es vienmēr esmu pārliecināts par pozitīvu iznākumu, un šī arī tā diena, kad es biju pārliecināts, ka būs labi. Saka, nu jau ir iestrādājies, tā jau ir tāda zolīta tradīcija. Cilvēki šeit sabrauc uz Harley dienām Jūrmalā. Kurā reize jau ir? 5. reize. 5. reize, kad mēs rīkojam Baltic Bike Days, un pirms tam 6 gadus atpakaļ bija Eiropas kārļu pasākums, Eiropas pauku pasākums. Ir iegājis jau arī tādā starptautiskā apritē, es skatos arī. Jā, ir lietuvieši, igauņi, krievi, baltkrievi. Nu, tev pašam ir prieks, ka tāds bars, es domāju. Protams. Un prieks, ka arī Motokluba asociācija mūs atbalsta. Tu esi atbraucis, Frīdas ir. Redziet, beidz, motociklistiem jābūt ir visur. Pasties, cilvēks pilktos tērpos vai neparādā. Tā kā prieks, ka visai motobraucēju saimē ir svētki, labs laiks, izbrauksim smuku parādu, izbrauksim pludmalē, paballēsimies šodien, baudīsim šo dienu. Šeit mēs varam sastapt dažādas motociklus. Mums ir atbraukuši ciemos arī no Baltkrievijas un var teikt, gandrīz kā дzeltenā zemūdeni tajā Beatle dziesmiņā Yellow Submarine. Вот скажите, это что-то вроде Битлов из этой песни? Да, это мотоцикл сделан по мотивам песни фильма Yellow Submarine, Beatles, со всеми elementami un momentami iz данного фильма. Šis motocikls ir tiešām pēc Beatle filmas Zeltenā zemūdens motīviem ar visiem tiem elementiem, ko jūs redzat. Sākumā motocikls bija dzeltens un asociējās man uzreiz ar dzelteno zemūdeni, jo gal galā tas taču ir jautri. Darbam tērējām 4 mēnešus, decembrī iesākām un aprīlī motocikls bija В gatavs. декабре родилась идея, в декабре был куплен мотоцикл, и в апреле, в начале мая он был собран. Mēs esam tagad Jūrmalā. Šeit notiek viens no tādiem arī pasākumiem, kas ir ikgadējs jau. Harley Days Jūrmalā. Jā. Nu, šodien ir dubult pasākums. Tātad ir Harley Days Jūrmalā un ir Freehawk un Bucefaļu pasākums Bauskā. Tā kā tad pusdienu vienā vietā, pusdienu būs otrā vietā. Man ļoti patīk, ka tu man zvanīji vienā brīdī un teici, gaidām, ka beigs snikt, lai varam ar moci braukt tālāk. Kur tu biji? Murmanskā. Tas bija Murmanskā, bet faktiski, nē, tas laikam bija vēl Somijā, bet tas bija tas lielais polārais aplis. Pēterburga, Petrozavodska, Murmanska, Nordkaps un tad atpakaļ caur Stokholmu uz Latvijas 6 dienas aiz polārā loka. Tad tur tā bija, kad, no rīta sāk snikt, un tev ir jāsaprot, vai ceļš ir sasals vai nav. Ja nav sasals, tad mēģini tikt tuvāk uz dienvidiem. Saka, tev ir kaut kāds rūlis, jeb bils rokās. Man ir vēstījums no... vēstījums. Tātad šis pasākums ir Kurland Bike Meet. Šogad jau 2014. Protams, kā jūs redzat, 2 šie bārdēnie vīri, kas... ir plakāts stūrī, tas ir Skyforgers, daļa no Skyforgers dalībniekiem, un tas būs vienkārši kaut kas fantastisks un neatkārtojams, jo, kā jūs saprotat, Skyforgers ir ne tikai brands, bet arī ļoti laba muzika, un viņi ne ļoti bieži uzstājās. Moči būs? Moči. Močiem, viņi jau brauc pie močiem uz pasākumu. Moči ir gaidām kaut kādam 2000. Par cik ir jau 12 gadu šis pasākums notiek. Un, jau visi zina, jau, kur jābrauc. Ir skandināvi zina, vācieši zina, poļi zina, holandieši zina. Mēs nerunājam par Baltijas valstīm, protams, krievi zina, kur mēs atrodamies. Viņi ir bijuši daudzus gadus un pirmo reizi atbrauc viens zviedrs, tagad jau viņi būs 8. Ja? Tā kā faktiski pasākums ir plašumā, protams, neatkārtojamais pliko brauciens. Tas ir arī pasākuma brands. Ko nozīmē springers cilvēkam, kurš pirmo reizi varbūt skatās šo raidījumu? Spring tas ir no atspērs tulkojumā, un tās ir viens no pirmajām degšām, kas bija ražots, ja es nešaubos, jau no kaut kādiem pirmiem modeļiem, sākot no 1910. gada. Jā, 3. gada jau varēja būt arī pirmie modeļi gāja Springer. Mazliet savādākas sistēmas, ja? Un no tā antīkā, var teikt, palicis tas viss skats.
Antīkais, nu, protams, jau papildinājums jau nāk. Amortiņš ir ielikts iekšā, lai viņi mazāk lēkā. Nu, no tā Tievais ritenis, resnais ritenis nav nekāda starpība. Starpība nekāda nav, tas ir atšķirībā no modeļiem. Mazliet šaurāku riteņu vieglāk, protams, braukt, jo viņš ir vairāk solo modelis skaitās, ja, tas FX modelis. Ja. Un FL modeļi tie nāk ar platiem riteņiem. Nu, tie vairāk viņi kā solo nāk, tā arī ar viņiem var divatā braukt. Ir kaut kādas lietas, kas jāzina cilvēkam, nu, uzliek šādu springeru dakšu, braucot nemainās kaut kāda braukšanas komforts, bremzēšanas sajūtas. 100 punkti mainās. Pirmām kārtām viņa nebūs tik mīksta un tik padodīga, cik padodās parastā teleskopiskā dakša. Līkumos ejot, nu, ja ej virs 100 km/h un tomēr bedrains tāds diezgan ceļš, nu, ļoti jāuzmanās. Ja? Tomēr viņa lēkā vairāk. Ja? Tas ir pirmām kārtām, pārējais komforts. Nu, kā ir jākop, kā ir jāsako šādai dakšai? Protams, viņam vairāk ir. Tur lielāko daļu ar visām silikona smērēm var tikt galā, ja, bet gadā vienu reizi viņam vajadzētu tos šarnīrus pārvākt, pārsmērēt. Ja. Bet tā it kā problēmas nav. Tie cilvēki, kas paši to nedara, tas ir problematiskāk mazliet, ja, bet es uzskatu, nekas tur sarežģīts nav, lai to pats varētu darīt. Видно, что из Украины? Да. Да. Ну, Юрмала – это vieta, kur mēs varam satikt daudzus un dažādus туристов no dažādām valstīm. Ну, вот вы приехали с Украины. Поздравляю, хорошей погоды. Как доехали? Отлично. Дорога какая была? В Украине так себе, в Минске заснуть можно. Я ехал через Беларусь. Очень хорошая дорога, но ограничение скорости не хочется нарушать. От Вильнюса до Клайпеды супер вообще. От Клайпеды сюда очень красивая дорога, немножко побитая, но у меня мотоцикл соответствует, поэтому на моем можно ехать по любой дороге. А почему выбрали вот этот именно мотоцикл? Да. Ну, дело в том, что я давно увлекаюсь мотоциклами. В детстве у меня был, как традиционно, у меня был первый мотоцикл Минск, потом увлекся мотокроссом. На наших дорогах, в Украине особенно, ужасный асфальт, поэтому практически на нормальных мотоциклах ездить невозможно. Эндуро-туризм позволяет проехать по любому асфальту, поэтому с моей точки зрения ГС мотоцикл, который может проехать по любому асфальту, по самому плохому, и при необходимости можно съехать немножко даже с дороги. Цель поездки мне, на самом деле, в первую очередь хотелось просто выехать, отдохнуть, вырваться из нашей действительности. Вы знаете в Украине сейчас, что происходит, в первую очередь. Во вторую очередь, мне хотелось поделиться, познакомиться с людьми за пределами Украины, рассказать, что происходит в Украине, в первую очередь. Поэтому я одел кепочку, поэтому, когда услышал, что здесь собирается мотоциклетная тусовка, заехал. В пару словах, что там происходит? Мы знаем, что война. Можно сказать, что война. Можно сказать, что война, но на самом деле у нас ситуация не совсем понятная, не совсем обычная. Украина, как вы знаете, очень мирное государство. Украинцы всегда были очень мирные. 23 года после начала независимости не было ни одного кровопролития, не было ни одного противостояния, сопровождающегося какими-то сражениями. Последние несколько лет, к сожалению, власти были, по сути дела, преступны. Криминалитет, который очень сильно изменил страну в большей степени коррумпированности, и народ просто восстал против этого. Вы знаете, чем это закончилось? Это закончилось революционным смещением правительства. Сейчас бывшие оппозиционеры у власти. Мы не уверены на 100%, что они сделают все то, что хочется, но мы, люди Украины, хотим контролировать новую власть, чтобы страна стала лучше. Украины сейчас на востоке Украины наемники, которые из разных стран. Я не говорю, что это из России. Это из Чечни, это из Осетии, из России, из Украины. Наемники, которые за деньги выполняют заказ предыдущего нашего криминальной верхушки по дестабилизации. То есть можно сказать, за деньги убивают? Да, за деньги убивают. Это так, это правда. Местное население, насколько мне известно, их не поддерживает. Им $500 в день платят за участие в боевых действиях. Поэтому, естественно, все хотят, чтобы это как можно быстрее закончилось. И мы надеемся, что это закончится с меньшим количеством жертв, как можно меньше. Здесь сейчас самое главное, мы ожидаем, что Россия не будет поддерживать сепаратистов, не будет поддерживать террористов и не будет вводить свои регулярные вооруженные силы на территорию Украины. Если в России введет регулярные вооруженные силы на территорию Украины, это будет катастрофа для всего мира, это будет Третья мировая война. Я росіянин, русский. Я народився в Росії родився. Але все життя
я мешкаю в Украине. Я вільно володію українською мовою, вільно володію російською мовою. В своей жизни обычно я говорю на русском языке. Я русский. У меня жена украинка, дочка украинка. Дочка в школе говорит на украинском, дома на русском. У нас нет никаких проблем, никаких ограничений. За всю свою жизнь я не встретил ни одного разу проблему в связи с тем, что я русский, живу в Украине. Или проблему в связи с тем, что я говорю на русском языке. Когда я прихожу к каким-то государственным органам, я иногда использую украинский язык. Это мое уважение к государству, на территории которой я живу. Я уважаю государство, я гражданин Украины. Мне очень горько за мою родину, за Россию. Нет негативного отношения в Украине к русским. Нет негативного отношения русских к украинцам. Я был недавно в Москве, я не вижу негативного отношения. А то, что происходит между политическими элитами, это другое. Jūs jau saprotat, ceļojums ar motociklu tā ir iepazīšanās ar cilvēkiem. Gan ar vēsturi, gan ar kultūru, gan ar notikumiem. Tieši tāpēc mēs braucam ar močiem. Bet ar močiem ir jāmācās braukt. Un tas pirmais solis ir motorollers. Kāpēc izvēlamies motorollers un kas ir jāzina nākamajās minūtēs? Šodien stāsts par to, kā iegūt vadītāju apliecību uz šādu mazmoto un arī uz lielu moto, vai ne? Un tad jautājums ir tāds, vai visas rindas jau nav aizpildītas? Šovasar vēl varam dabūt vadītāju apliecību? Protams, šovasar vēl varam dabūt vadītāju apliecību. Un tad es varbūt pastāstīšu, kas ir būtiskākais, kas mainījies uz mopēda kategoriju, lai iegūstu šogad šo kategoriju. Tad, ja līdz 2013. gada decembrim, lai iegūtu mopēda kategoriju, pietika tikai ar teorijas eksāmenu nokārtošanu. Bet sākot jau no šī gada 1. janvāra, lai iegūtu mopēda kategorijas vadītāju apliecību, jānokārto gan teorijas eksāmens, kur ir 20 jautājumi un nedrīkst pieļaut vairāk kā 2 kļūdas, kā arī jāapliecina savas praktiskās zināšanas figūru laukumā. Bet ir būtiskas atšķirības. Atnāk jaunietis, viņš grib uz šādu te mazmoto. Ir atšķirības starp to lielo A kategoriju un šo te mazo. Protams. Tie, kas atnāk, ir jaunieši, kam iespējams tas ir pirmais motorizētais transporta līdzeklis, tie, kā sacīt, topošie motovadītāji, kam tā lieta ir to. Iespējams arī vienīgais motorizētais pārvietošanās līdzeklis, ko aizbraukt līdz skolai un uz veikalam. Un tie, kas jau atnākuši līdz eksāmenam, nonākuši līdz eksāmenam, tas tā doma un virziens ir pareizi, ka viņi to grib darīt un arī tālāk dzīvē to darīs. Kas ir tas galvenais, ko vajadzētu zināt? Tu nāc pieteikties. Kas ietilpst šajā? Tad ir jāaiziet šī skola. Šī gadījumā ir individuāla apmācība. Protams, autoskolas piedāvā profesionālus instruktorus un pasniedzējus, kas palīdz. Labi, tās skolas piedāvā viņam, tas ir bizness, bet vajag? Nē, nav obligāti. Nav obligāti, bet tā praksē vajadzētu. Teiksim tā, ka ne visi vecāki ir profesionāli šī lietā, kas saistīta ar motobraukšanu. Mājaslapā pieejama informācija par tām figūrām, kādas jāizpilda. Šī gadījumā tās ir 7. Astotnieks, šķēršu apbraukšana ar bremzēšanu, šķēršu apbraukšana bez bremzēšanas, laipa, stoplīnija, iestumšana gabarītu vārtos, čulska un slaloms. Ir figūras, kurās mēs braucam ar 30 km/h. Ir figūras, kur mēs braucam lēni, pārbaudam jaunā vadītāja līdzsvaru un spējam manevrēt pie maziem ātrumiem. Bet kā ir? Tie jaunieši, tā kā vecos laikos, visi ir baigie ķenēt. Tas vairāk atkarīgs no tā, kā viņa sagatavotība un cik viņam tuva ir šī lieta, šī moto braukšana, teiksim tā. Jo ir cilvēkam tas vairāk no dabas dots, un ir talants, un viņi vienkārši uzsēžās, tas ir viņi brauc. Citiem atkal ir tā, ka tomēr ir nedaudz vairāk jāiegulda šajā apmācībā, lai viņi sasniegtu to līmeni un pievilktos tiem labākajiem braucējiem. Māri, jūs varat tā pateikt, šitais brauks, šitam vēl jāmācās? Jā. Ir tā. Pēc pirmā līkuma jau var apmēram redzēt, cik viņš sagatavojies un cik viņš nopietni šajā lietā piegājās. Daudz jauniešu sapnis – motorollers. Taču ceļš sapņa virzienā ir dažāds. Kas pats nopelna, kam uzdāvina? Man 2 mēnešus atpakaļ bija dzimšanas diena, tad man uzdāvināja mopēdu savējo. Un kopš tā laikas arī trenējos pa laikam. Kāpēc Kristoferam un arī jauniešiem vispār ir nepieciešams motorollers? Pirmkārt, es trenējos futbolā. Man 2 treniņi dienā ir. Un tas arī man pašam sanāk daudz izdevīgāk. Vai mācību motorollers atšķiras no tā, kurš mājās? Ir galvenais izprast, kā ir jāpējas ar viņu. Pieņemsim, stūrēšana arī ir mazliet savādāk un tā.
Jo ar šo te braukt eksāmenā bija tiešām daudz krasi atšķirīgāk nekā ar manējo, kas ir mājās. Viss sanāca sekmīgi, līdz ar to arī eksāmenis noskaitīts, un Kristofers ir pilntiesīgs mopēda kategorijas vadītājs. Sekmīgas procents uz AM kategoriju apmēram 70%. Tas 70% no atnākušiem ir nokārtojuši šo pārbaudījumu. 30% papildina savu zināšanas iemaņas, nāk vēl vienreiz kārto, nokārto un turpina jau pilnvērtīgi braukt kā mopēda vadītāji. Šoreiz tas ir arī viss. Nākamreiz jau par to, kā sniegt pilnīgi pareizi medicīnisko palīdzību motociklistam. Bet lai jums jauks vakars un mazāk kreņķi ar daktariem. Atā!